Raugoties uz Latvijas iekšpolitikā notiekošo, nāk prātā slavenā prūšu valsts vīra Otto fon Bismarka teiciens: cilvēki nekad nemelo tik daudz kā pirms vēlēšanām, kara laikā vai pēc medībām. Latvijā ir sācies priekšvēlēšanu laiks, un, diemžēl, politisko partiju melošana atkal sasniedz nebijušus augstumus. Pēkšņi visām partijām kļūsi svarīga vardarbības mazināšana sabiedrībā. Katra no partijām izmanto šo tēmu atbilstoši savām vajadzībām, bet, diemžēl, neviena no partijām līdz šim nav nākusi klajā ar nevienu iniciatīvu, kas reāli mazinātu vardarbību. Vienkārši plakātiski lozungi, lai pozicionētos. Visvairāk tiek melots, kā tiek domāts par valsts drošību, un šis būšot tā saucamais drošības budžets. Sabiedrība vēlas zināt, kādā tieši veidā tiks stiprināta drošība. Savādāk mēs katru dienu dzirdam aizsardzības ministrs sprūda melus par dronu armijām un neizdarītajiem mājas darbiem, kam sen bija jābūt izdarītiem. Kā lai mēs ticam politiķiem, kuri nepilda savus solījumus? Uzticība valsts varai veidojas no izdarītiem darbiem, nevis no tiešiem solījumiem.